Sveiki visiem! Te ir raidījuma dzīvesvarbas vadītājs Andris Koemets. Mēs šobrīd atrodamies Hip-Hop apģērba veikalā Street Shop stāv ielā 35. Un tūlīt Girts Rozentāls, jeb zināms arī kā Ozols, izlozēs lūk kādu no šiem 43 laimīgiem, kas pareizi atbildēja uz konkursu jautājumu. Un konkursu jautājums bija? Kurā gadā un uz kuras ielas Rīgā atvērās pirmais Street Shop veikals? Un tātad atbildi ir? Atbildi pareizā ir 2004. gada augusts tas bija, un, ja nemaldos par 20. augusts varētu būt mazliet ar 1. septembri, cik es atceros, ja atmiņa man neviļu, un tā bija Pilsiela vecrīga, Pilsiela 14. Tieši tā, 2004. gads, Pilsiela 14. Un, lūk, no šiem 43 laimīgiem, kas pareizi atbildēja un izdarīja visus pārējos nosacījumus, tūlītās mēs arī izlozēsim. Nu tad izlozēsim. Jā, man tad jāizvēlās, jā? Jā. Ok. Tā. Nu, jāizlas tev laikam, ne? Kāds tur rakstīts? Nu, Raitis Miksons. Tā kā, Raiti, apsveicam tevi. Mēs ar tevi sazināsimies, un tad jau tu iegūsi ko? Iegūst no promārtu vai no bija closing pēc tavas izvēles kādu no piekrakliem, tā kā nāc droši uz mūsu esošo veikalu. Rīgas stabila 35, esam atvērti no 11 līdz 19, tātad diena. Jā. Rīgās. Tā kā apsveicam un liels paldies visiem, kas piedalījās konkursā. Jūs tiešām esat maleči. Sekojam mūsu lapai Facebookā, jo pavisam drīz būs arī no grafiti mākslinieka Kivī kāds konkurss. Tad līdz nākamajai reizei. Ātā!